Labdien! Šodien mēs izskatīsim procesu, kā praktikants aizpilda savu dienas grāmatu platformā ed365.com. Mums ir praktikants Pāvils Jūksteris, viņš ir datortehniķis, un viņam praksi ir uzņēmumā, kas nodarbojas ar datoru būvēšanu pēc pasūtījumā. Šeit mēs redzam jau esošus ierakstus, un kā arī redzam, tos jau novērtēja viņa prakses vadītājs no uzņēmumā. Lai izveidot jaunu ierakstu, jāspiež zaļa izveidot ierakstu pogu. Tagad mums jāizvēlas datums, par kuru viņš vēlās aizpildīt savu dienas grāmatu. Šobrīd mums ir pieejami visi datumi, bet gadījumā, ja kāds datums būtu palaists un aizvērsts priekš ieraksta, Pāvēlam būtu jāsazinās ar savu prakses vadītāju no izglītības iestādes. Viņa kontaktinformāciju viņš var apskatīt, atvērot savu dienas grāmatu un pārslēdzoties uz sadaļu prakses informācija. Un te tā ir. Tad atgriežamies atpakaļ. Tātad izvēlējamies 19. datumu. Tagad Pāvēlam jāievada, cik tieši viņš nostrādāja tajā dienā, jo viņa prakse skaitā akadēmiskās stundas pa 40 minūtēm, un viņam bija jānostrādā 8 stundas. Jāievada, ka viņš strādāja no 8 līdz 2:20. Kā arī iekļaujot 1 stundu garu pārtraukumu. Pārbaudīt, vai mēs to pareizi ievadījam, varēsim, kad izvēlēsimies darba vietu veidu, viņš strādāja klātienē, un arī dienas plānu. Tātad mēs varam apskatīt, cik stundas palika katrā punktā. Pieņemsim, ka šodien prakses vadītājs no uzņēmuma deva Pāvēlam uzdevumu atrisināt klienta problēmu. Izvēlamies 5. punktu, darbs ar klientu. Un te redzam, ka ir 8 stundas. Viss ir kārtībā. Komentāra vajag uzrakstīt, ko tieši praktikants paspēja izdarīt par savu darba dienu. Rakstīsim, tad atrisināju klienta problēmu, nokonfigurēju printera programmatūru un smailīti. Un spiežam izveidot. Dienas grāmatas ieraksts ir izveidots. Ir arī gadījumi, kad praktikants dienā ir nostrādājis 8 stundas, bet viņam plānā ir atlikušas mazāks stundu skaits. Pieņemsim, ka 4. Mēs droši varam izveidot vairākus ierakstus par vienu dienu, tikai ir nepieciešams pareizi ievadīt stundas. Tātad izvēlēsimies citu datumu. Tas būtu 20. Viņš strādāja no 8. Un lai būtu 4 stundas līdz 11:40, kā arī atkal iekļaujot tos 1 stundu garu pārtraukumu darba vieta klātienē, izvēlēsimies tad citu plānu, 2. Redzam, ka 4 stundas, un pieņemsim 1. ieraksts. Izveidot. Jā, ir izveidots, un tagad varam izveidot 2. ierakstu par to pašu datumu. Tātad 20. Un ir ļoti svarīgi ievadīt pareizu stundu laiku, kad viņš iesāka savu dienu. Tātad, jo mēs beidzām 1. ierakstu 11:40, tad arī ar to pašu laiku mēs sāksim 2. ierakstu. Un strādājam līdz 2:20. Pārtraukumu nevajag ierakstīt, jo mēs to ievadījām jau 1. ierakstā. Darba vietā atkal klātienē. Redzam, ka 2. punktā, kur bija 34 stundas, ir tagad 30, un tagad droši varam izvēlēties citu dienas plānu. Atkal redzam, ka ir 4 stundas, viss ir kārtībā, un rakstam 2. ieraksts. Un atkal smailīt. Spiežam izveidot, un viss ir gatavs. Gadījumā, ja praktikants kļūdījies, ievadot ierakstu, viņam ir iespēja rediģēt savu ierakstu, kamēr tas netika novērtēts no viņa mentora puses. Tātad labajā malā ir tāda maza darbības poga, kur uzspiežot parādās opcija rediģēt vai nu izdzēst ierakstu. Mēs uzspiežam rediģēt un varam tad pieņemsim nodzēst šito smailīti. Saglabājām. Dienas grāmatas ieraksts ir atjaunināts. Un tas ir viss.